Gaismas pils. Varbūt vēl nenodoti, nesaskaņoti, nepieņemti, bet tas nekas galvenais, kas stāv un pārējais nāks ar laiku. Šeit visi principā ir gatavībā. Jūs varat nākt, protams, paši vērot šīs grāmatas ceļu, bet šai tieši pirmajai grāmatai jums būs iespēja visu ceļu sekot līdzi kopā ar Latvijas televīziju. Un es domāju, ja jūs esat gatavi, vai šeit visi ir gatavi? Jā! Tad vairs nav nekāda iemesla to atlikt. Sākam! Skaties, tik to grāmatu. Tagad dod man. Tālāk, un es tagad došu tālāk. Jūs kārtībā, jā? Tikko redzējām, ka Uģis Brikmanis, smaidīgs, saulains, arī gaida pirmās grāmatas nodošanu no iekštelpām uz vecās bibliotēkas sēkas ārpusi. Ļaudis Vērmeņdārs arī gaida to pašu. Tāpēc mēs gaidām no ārpuses tagad, kad iznāks pirmā grāmata. Izskatās, ka nāk, tāpēc, ka kameras parādās arvien plašākā skaitā ārpusē. Un ir arī daudzi ārvalstu žurnālisti, jo šis kultūras galvaspilsētas notikums, protams, arī grāmatu ķēde un jaunā bibliotēka ir Eiropas, arī visas pasaules notikums, ko filmē daudzi ārvalstu. Lūk, ieraudzījām. Pirmā grāmata, kas ceļo grāmatu ķēdē. Ja ļoti nekļūdas, tad pirmā grāmata, kas ceļo grāmatu ķēdē, ir Bībele. Izskatās ļoti smaga, bet visi ļoti ņipri padod. Visiem sejās smaids. Es domāju, mums arī studijā liels prieks redzēt, ka tiešām grāmata ceļo tā, kā es biju iedomājis. Es tieši tā izskatās. Šobrīd redzu smaidu tā vasējā, tas nozīmē, ka prieks tik tiešām mums ir apsteidz. Grāmatu ķēdē piedalās ļoti dažādi cilvēki. Mums ir ziņoti dažādi kolektīvi, kas ir pieteikušies grāmatu ķēdē. Tie ir gan, kā mēs redzam, gan pārstāvi no armijas, gan koru dziedātāji, gan dažādu uzņēmumu vadītāji, darbinieki, valsts uzņēmumu darbinieki, dažādi brīvprātīgie, gan arī jauniešu organizācijas, bērnu organizācijas, senioru organizācijas. Un viņas visas mēs šobrīd redzam grāmatu ķēdē. Par grāmatu ķēdi runājot, lielākais izbrīns grāmatu ķēdes rīkotājiem šķiet bija tieši tas, ka tik daudz un dažādi ir tie cilvēki, kas piesakās šai grāmatu ķēdēji. Nav prognozējums, cik šī grāmata ies uz jauno bibliotēku. Tā tiek fotografēta, tā tiek apmīļota katra grāmatu ķēdes dalībnieka rokās. Vēsturisks mirklis, visi vēlas būt šajā mirklī, gan nofotografēties, gan sataustīt grāmatu. Redzēsim, cik ilgā laikā grāmata ceļos no vecās uz jauno ēku. Es tev teiktu, apmēram minūtes 40-45 atkarīgs no tā laika grafika vai arī varbūt no gaisa relatīvā mitruma, atmosfēras spiediena un, protams, tā, cik no roku čakluma, no roku čakluma, tieši tā. Bet, redzams, grāmatas ir drošībā, tās ir iepakotas atbilstoši Eiropas prasībām un, jā, nāk grāmata. Es gribētu būt tajā ķēdē. Jā, bet mums ir iespēja to redzēt arī mūsu skatītājiem no dažādiem skatu punktiem, jo mūsu kameras izvietotas ir visā Rīgā. Tas ir slavenās 30 kameras. Tas ir slavenās 30 Latvijas televīzijas kameras, arī ārvalstu kameras, protams. Nevienmēr ir iespējams piekļūt, jo cilvēki un interesanti ir tik daudz, ka mums ir grūti pat brīžiem visu nofilmēt, bet redzam, ka tagad arī operators ir. Šī kamera ir izvietojusies ļoti strateģiski pareizā vietā. Redzam, visi ir pareizi izvietojušies un ir tieši tā, kā plānots, viss notiek. Redzēt, ka cilvēki tiešām ļoti priecīgi un aktīvi un spīd saule. Īstenībā latviskā garā organizē viens otru padot grāmatu šurp, padot grāmatu turp.
Toļai klausīsimies arī kolēģi Tomu Treibergu, kurš ir netālu no Brīvības pieminekļa. Un tur kāda grāmata viņu sagaidīs, cerams vēlāk sagaidīs viņš arī kādu teātra mākslas pārstāvi. Kā tev šķiet, varam ar Tomu aprunāties? Jā, Tom, tu mūs dzirdi? Sveicināti no Vecerīgas sirds, no Kaļķu un Vaļņu ielas krustojuma. Šajā skaistajā, bet diezgan augstajā sestdienā gaismas ceļa grāmatu ķēdes sestdienā pirms aptuveni 40 minūtēm šeit vēl nekas neliecināja par to, ka tiek plānots tik apjomīgs un liels pasākums, saule apspīdē trotuāru, bet aptuveni 15 minūšu laikā cilvēki ļoti operatīvi un diezgan lielos pulkos jau izvietojās grāmatu ķēdē. Un kā jau esam saņēmuši ziņas no vecās Nacionālās bibliotēkas ēkas, pirmā grāmata, tātad 19. gadsimta laikā izdotā bībele, jau ir sākusi savu ceļu cauri visiem 8 posmiem. Viņa dosies uz Gaismas pili. Un šeit par laimi cilvēki ir izvēlējušies savu brīvdienu veltīt vēsturisku notikumu piepildīšanā, un lai viņiem būtu, tā teikt, visa viņu sajūtas būtu maksimāli labas, šeit ir arī tējas telts, kurā cilvēki var baudīt siltu dzērienu, lai arī oma būtu laba. Un cilvēki, protams, nāk arī ar ģimenēm, ir arī meiteņas tautas tērpos, lai vēl vairāk kuplinātu šo svētku noskaņu. Un, jā, katrā ziņā tiešām tas, ko jau es minēju, ka tas laiks, cik ātri cilvēki šeit sapulcējās, bija tiešām pārsteidzoši. Un, protams, šī nav vienīgā vieta, no kuras mēs ar jums sarunāsimies. Pie Gaismas pils jau šobrīd ir man kolēģi Taira Āboliņa, un arī viņa tūlīt drīzumā informēs par to, kas notiek tātad Gaismas pils apkaimē, un par to, kā Gaismas pils brīvprātīgie un grāmatu ķēdes organizatori gatavojās tam, kas notiks tieši šajā punktā. Nu, kā var redzēt, cilvēki lēkā, un kā mēdz teikt, izpild fiziska rakstura atbrīvojošs vingrinājums, kas ir, cerēsim, ka viņiem pietiks spēku un izturības, jo tas ir diezgan nozīmīgi. Arī cilvēki ar mājdzīvniekiem staigā un parūpējušies arī par viņu labsajūtu, ieģērbjot viņus siltos kostīmiņos. Tā kā ir skaidrs, ka šī būs interesanta diena, un novēlu gan mums visiem no Latvijas televīzijas komandas, gan arī grāmatu ķēdes dalībniekiem nezaudēt optimismu, turēties pie siltuma un saglabāt mūžu garu. Un pieslēdzamies Gaismas pilī tūlīt. Un saglabāt mūžu garu. Un pieslēdzamies Gaismas pilī tūlīt. Labdien! Šeit no Gaismas pils, no Daugavmalas. Mēs esam šeit pie centrālās ieejas, un kā jūs arī varat redzēt, cilvēki šeit pulcējās, un starp citu viņi šeit pulcējās jau kādas 2 stundas pirms jau rīta agrumā, un kas ir ļoti patīkami, ka cilvēkiem ir smaids sejās, viņiem ir līdzi tēja, un viņi veido šeit arī tādas nelielas improvizatīvas, tādas, varētu teikt, tādas kā nelielas ķēdes, un ir ģērbušies arī tautas tērpos, un tā kā atmosfēra šeit ir brīnišķīga, un tieši šeit pie Gaismas pils bija tā vieta, kur cilvēki tiešām vēlējās šodien būt visvairāk. Šeit bija visvairāk pieteikumu tieši šeit stāties grāmatu ķēdē. Jo visticamāk, protams, ka ļoti gribās zināt, vai šī jaunā grandiozā ēka, vai viņai jau ir Nacionālās bibliotēkas aura. Un
galu galā redzēt arī šo ēku tūplānā. Es ceru, ka šāda iespēja arī cilvēkiem šodien veidosies. Ir arī ieradušies jau organizatori, arī kultūras ministre ir šeit, Dace Melbārda, arī Helēna Demakova. Tiešām daudz cilvēku un cilvēku kļūst ar katru brīdi arvien vairāk. Tā kā sekojiet mums, mēs jums stāstīsim, kā šeit risinās notikumi, un mēs ceram, ka mēs galīgi nenosalsim. Kā šeit risinās notikumi, un mēs ceram, ka mēs galīgi nenosalsim. Kā šeit risinās notikumi, un mēs ceram, ka mēs galīgi nenosalsim. Pacēl roku un laid nost tad, kad vajag sākt. Sveicināti vēlreiz skatītāji. Par spīti šeit valdošajai rosībai un patīkamajam, bet satraukumam, man ir izdevies pierunāt uz nelielu īsu sarunu bibliotekas speciālo krājumu departamentu direktoru Inetu Kivli. Sveiki, Ineta. Tas, ka jaunas mājas bibliotekai vajag, tas, es domāju, ir skaidrs noteikti jau kopš 2010. gada, kad daļa šķiet ārzemju literatūras kopā ar visu saimniecības daļas vadītāju iegāzās pagrabā. Šeit ir pavadīti gandrīz 60 gadi, bet biblioteka nav pirmā institūcija, kas ir šajā namā. Varbūt pastāstiet, kas te bija pirms tam? Bibliotekas ēkai ir gadsimta ilga vēsture. Viņi no sākuma cēla kā Rīgas amatniecības krājaizdevuma sabiedrību. Viņas arhitekts bija Ernests Pole, un tā kā sakotnēji bibliotekas ēka ir saistīta ar naudas lietām. Līdzīga situācija ir arī ar Jēkabu ielas namu, ar Barona iela 3 namu, kur atrodas mūsu mūzikas nodaļa. Tā kā neviena no šīm bibliotekas ēkām gluži kā biblioteka jau nu nav celta. Interesants arī ir fakts par šo ēku, kad, kā liecina arī, to mēs uzzinājām no žurnāla Leģendas 2008. gadā publicēta raksta, ka šajā ēkā atradās kafejnīca Café de Paris, kurā arī notika pirmie tādi striptīzi vakar Rīgā. Tas ir diezgan amizanti un interesanti, bet ēka glabā savu vēsturi, un tagad mums ir sajūta, ka mēs pametīsim šīs ēkas, līdz ar to arī biblioteka kļūs pavisam cita. Tieši tā, bet visas tās grāmatas, kas šodien tiek padotas, cik tad vismaz apmēram viņi īsti ir un kuras ir tās, kuras šodien nonāks Gaismas pilī? Šodien Gaismas pilī nonāks tautas dāvātās grāmatas, kuras tauta ir sadāvinājusi vairāku mēnešu laikā. Jāsaka, šis grāmatu klāsts ir ļoti interesants, jo patiesībā pēc tā, ko tauta ir uzdāvinājusi, mēs varam arī pateikt, kas tautai ir svarīgs. Un interesants ir vēl tāds aspekts, kad viena un tā pati grāmata